Vai zināji tādu metodi soli pa solim? Tā mēs mājās viņu arī saucam. Metodiski soli pa solim. Piemēram, tev ir jāsastāda mežs. Vairāki hektāri. Ļoti daudz koku, tūkstošos. Un tad tu domā, nē, es to nevaru. Bet īstenībā tu vari soli pa solim, pa vienam kociņam, katru dienu ņem un stādi. Un tu sastādīsi. Vai arī, piemēram, tev ir jāpielej baļļā ūdens. Milzīgi baļļi, cik tur ir litru. Bet tu pilienu pa pilienam, krūzi pa krūzē, spaini pa spainim. Tu to pieliesi. Tāpat šodien ar vīru valkājām zarus lauku mājā. Kā? Zaru ir daudz, bardaks. Bet atkal viens zars, otrs zars, trešais, ceturtais, piektais, un teritorija ir sakopta. Kaut gan sākumā likās ļoti daudz darba. Tā kā nākamreiz, kad tev liksies, ka darba ir ļoti, ļoti daudz, vai ir kāds milzīgs apjomīgs projekts, vienkārši sāc un atceries metodiski soli pa solim.